brīdī tu pat neesi ticis līdz darbam, tev jau vajag piestāt un pagulēt. Cukurs ierakstās tieši pie tādiem pašiem plāksteriem, kā alkohols, kā narkotikas. Progress neizskatās šitā te. Progress izskatās tā, un tā ir ļoti augstas pilotāžas spēja ieklausīties savā ķermenī, tāpēc, ka tu saproti, ka tā ir atkarība. Podkāsts tapis sadarbībā ar Akvile, dabīgs minerālūdens visai ģimenei un Profilu olbaltumvielām bagātinātajiem produktiem. Čau! Šodien mēs runāsim par svarīgu, ja ne pats par svarīgāko tēmu, kas ir mūsu veselībā, un tas ir cukurs un cukura līmenis asinīs. Pirms tu domā, ka negribu dzirdēt, man garšo mana cielaviņa, man garšo mana ekscelence, jo es tieši nesen, gatavojoties arī šim podkāstu ierakstam savā Instagram profilā, uztaisīju storiju ar aptauju, kurā es uzsvēru domu par to, ka pie kafijas no rīta varbūt izvairamies no tās cukura karotītes un uzdevu jums jautājumu, vai tu lietot cukuru pie kafijas un būtu gatavs no rīta no tās atvadīties, vai bija atbilžu variants, nē, tā kā es neatdošu, vai arī ne, man nav. Un bija no 18 līdz 20%, kuru teica, man ir un es netaisos atdot. Tātad ir man tas cukurs, es viņu dzeru, bet tu neņem man viņu nost. Tāpēc es arī iesāku ar tādu uzrunu tajā, ka, ja tu domā, ka es tev teikšu, tad ir jāņem viss dzīvē saldais nost, tā gluži nav. Tomēr vai es vēlos vērst uzmanību par to, ka tas cukurs ir par daudz, un kāpēc mums tam pievērst uzmanību, tas gan ir skaidrs. Jo tas, ko dara cukurs, un kas vispār ir cukurs, ne tikai to, ka tas mūsu ķermenī veicina iekaisums, un tā būtu numur 1 lieta, par kuru piedomāt, un kas ir iekaisums, jebkas, kas tev pat arī sabrās celis, kurā brīdī celis sāk piepamt, tas arī ir iekaisums. Hronisks iekaisums, kas nozīmē, ka pa visu ķermeni ir šie iekaisuma procesi, kas var notikt dažādos tavos orgānos. Vielmaiņa nestrādā korekti, kas veicina arī citas blaknes tavā veselībā. To visu lielākoties veicina cukurs un pārlieku liela cukura patēriņš. Ko nozīmē pārlieku liels cukura patēriņš? Jo tādā saknē cukurs ir glikoze, jebkurš cukurs, ko mēs apēdam, arī augļu cukurs, pārveidojas glikozē tavās asinīs. Un glikoze ir primārais enerģijas iegūšanas veids, no kā, gurīgi sakot, tiek kurināts mūsu smadzenes. Ja? Tas pirmais, no kā strādā tavs smadzenes, ir glikoze. Un arī kopējā tā enerģija primāri rodās no glikozes. Tā ziepa sāks tajā brīdī, kad tās ir viss par daudz, un par daudz ir konkrēti cipari, ko ir noteikusi Pasaules veselības organizācija, un tie ir 24 grami pieaugušam cilvēkam un 15 grami bērnam. Un pamēģina atrast veikalā saldējumu, kuram ir mazākā 15 grami iekšā. Ja tu skatīsies cukurs, tai skaitā cukuri, tur visi šie cipariņi, tev galvenais, ko saprast, vai tur ir uzrakstīts vārds cukurs. Ja jā, tad tu paskaties pie saraksta, kur ir tai skaitā cukuri un cik tur ir grami uz 100 gramiem. Ja saldējums ir vairāk kā 100 grami, piemēram, tu nopēc tādu kasti, un tu skaties, uz 100 gramiem, 24 grami cukurs, tu jau būs nepārsniegs to dienas devu. Bet tu jau neapēdi droši vien tikai tos 100 gramus, tu apēdi ļoti iespējams pat arī vairāk. Tas nav tikai viens šis deserts, ko tu apēdi. Cukurs ir paslēpies vīs kaut kur, un arī starp citu fitnesa produktos, tāpēc ļoti uzmanīgi pārbaudi to produktu, ko tu ēd, un lai tas mārketings tev neaizmiglo acis. Jo, kā jau es minēju, jebkurš tas cukura veids, ko tu apēdi, pārveidojas glikozē un ļoti uzmanīgi pievērš uzmanību tādām lietām kā kukurūzas sīrups, tādām lietām kā fruktoze. Ir šie dzērieni, kas ir elektrolīta dzērieni, teorētiski varētu likties, tas ir ļoti labi, mēs viņu dzeram, mēs sev pabarojam ar magniju, ar cinku, visas labas vielas, minerālu vielas, un tad tu paskaties, tur iekšā ir fruktoze. Tātad, principā, fruktoze viena pati ceļ tavus iekaisuma procesus pat vairāk nekā tas ir savienojumā ar glikozi. Līdz ar to tu uzmanīgi paskaties uz tās etiķetes, kas tur ir rakstīts. Ja tev liekas, ka tas viss ir pārāk sarežģīti, tad, principā, tu izvēlies tādu produktu, kur tu neredzi vārdu fruktoze, kur tu neredzi vārdu cukurs uzrakstīt un kur tu neredzi arī vārdu glikoze. Jo tas jebkurā gadījumā ķīmiski ir paņemts un pielikts tam produktam klāt. Tad jautājums ir par augļiem, kuros arī ir fruktoze. Ja tu ēd mēreni augļus šos apmēram 200 gramus dienā, kas ir tādi 1 līdz 2, 3 augļu vienības, tas būs ok, tavs ķermenis ar to tiek galā. Tām klāt ir vēl tā saucamā gaļa, ābolam arī ir tā gaļiņa, visiem citiem augļiem arī. Tas nav vienkārši tīrā formā, kur tu paņem pieber kaut ko klāt, tas nebūs kaitīgi tavam ķermenim, bet ja tu izspied apelsīnu sulu, tu paņem 8 apelsīnus, izspied 200 ml glāzē un sāc ar dienu to. Tas būs par daudz un tavs ķermenis reaģēs tāpat, kā tu apēstu konfektus no rīta.
un pat iekaisuma process pat ir lielāks nekā tas būtu tiešām no tās konfektes. Šeit gan nevajadzētu salīdzināt. Man arī cilvēki to pašu prasa par alkoholu. Nu, kas tad būs tā kā labāks? Viskijs vai liķieris? Nē, nu tad tu saki, ka viskijs ar kolu ir sliktāk un viskijs labāk. Nē, to tu nevari tā kā salīdzināt. Tas ir kā izvēlēties, vai iet tālā pie lāča, vai iet tālā pie vilka. Nu, tu arī man pasaki, kas tā kā ir labāk, kurš būs labāk. Nu, to nevar tā salīdzināt. Tāpēc arī mēs neēdam končus no rīta, un mēs nedzeram svaigi spiestu apelsīnu sulu no rīta. Tev ir jāapzinās, ka šī saldā lieta, kuru tu apēd, tā paceļ tavu cukuru līmeni. Kāpēc arī nevajadzētu celt cukuru līmeni? Jo praktiski tas ir tas, kā es minēju, tas primāri dod enerģiju tavam ķermenim un tavām smadzenēm. Tie, kas ir keto-džeki, kā es jūs saucu, visu cieņu varat droši komentāros rakstīt visu, ko jūs domājat par mani un to, kā jūs aizstāvat keto diētu. Tomēr praktiski tā vispār izslēgt mums tos ogļhidrātus, jo keto diētiem, kas varbūt arī nezina, ir mēs izslēdzam, jeb ļoti samazinam ogļhidrātus. Kas teorētiski nav slikti mums neēst pārlieku daudz ogļhidrātus, bet praktiski tavam ķermenim enerģijai ir nepieciešams ogļhidrāts. Jautājums tikai ir par to, vai tu rītu sāc tur, ja tagad ar krosānu, pusdienās tev ir makaroni, vakariņās makaroni, pēc tam vēl saldējums pa virsu. Tas viss vienkārši ir krietni pa daudz. Tomēr praktiski pavisam to slēgt ārā un darīt tā, lai tavs ķermenis darbojas no tiem ketoniem. Vienā brīdī asinīs ketonu var būt par daudz. Līdz ar to tu saproti, ka tā glikoze tam ķermenim ir vajadzīga. Bet tajā brīdī, ja tu ēd no rīta, un šeit arī es pati pārbaudījusi sevis mērot cukuru līmeni savās asinīs, un es zinu, kas arī apsolīja par šo runāt, apsolīja saviem Instagram cilvēkiem, kas man ir Instagramā, tāpēc es arī pateikšu to šeit. Tas, kas bija man šis kopējais novērojums, mērot arī savu cukuru 15 dienas, to var izdarīt, godīgi sakot, jebkurš, nevis tikai tie, kuriem ir cukura diabēts, to var izdarīt jebkurš cilvēks, un man bija ļoti interesantas atziņas, lai arī cukurs manā dzīvē ienāk diezgan maz, tomēr tev ir jāatcerās, ka cukurs neceļās tikai, tā glikoze netiek izmantot tikai tajā brīdī, kad tu ēd cukuru. Tātad manas tās galvenās 3 atziņas 15 dienas mērot cukuru savās asinīs. Numur 1 apstiprinājās hipotēze, ka tajā brīdī, ja tu tukšā dūšā pirmo lietu no rīta ēd kaut ko saldu, lai arī tas ir banāns, tas cukuru līmenis celsies. Tas ceļās vairāk nekā vajadzētu tādā normā, ja, kāda ir norma, tam ir jāturās, tas ir normāli, tam nevajadzētu krist pārāk zem un nevajadzētu lekt pārāk augstu. Es rādu šādas līknes, tāpēc, ka tā tas tiek mērīts. Tad iet tādā normālā, tādā līknītē, ja tu apēd kaut ko saldu no rīta, viņš uzlec augšā. Un tas notika arī ar mani, kad es nolēmu pārbaudīt. Man gan jāatzīstās, ka es nevienu brīdi nepārbaudīju. Man jau rosināja un teica, nu izdzer to kolas buņģu tukšā dušā, nu izdzer. Es nevarēju 15 dienas, es nevarēju saņemties, es neizdzēru tukšā dušā kolas buņģu. Es to negribēju pārbaudīt, es to negribēju sev nodarīt, līdz ar to es to neizdarīju. Tas, ko es izdarīju pēc rīta skrējiena, apēdu banānu. Tas, ko es redzēju savā līknē, tiešām tas cukuru līmenis pacēlās. Un dienas laikā es arī pati pēc sevis jūtu, ir svarīgi fiksēt tāds neliels, tā kā bišķi parādās kaut kāds tāds aizkaitinājums. Tajā brīdī, kad viņi sāk slīdēt zemāk, viņi nenoslīdēja zem normas. Tad, kad ja mums slīd par daudz zem normas cukura un lec pārāk augstu, tad jau mēs varam skatīties, vai mums ir kaut kāda insulīna rezistence, vai iespējams tā glikoze neregulējās tik labi, kā vajadzētu. Un tad jau mums vajadzētu īstenībā vērsties pie savu ārsta un paskatīties, nodot analīzes. Jo par analīzēm iestarpinot tādu atkāpi, mums nevajag baidīties no tā, ko tās parādīs. Dažreiz mums tāds, nē, es negribu redzēt. Nē, tā kā strausa efekts. Es iebāžu galvu grīdā, ne, bet zemē. Es vienkārši negribu to redzēt smiltīs. Pirms mēs turpinām, neaizmirsti padzerties. Tev ir nepieciešami 30 ml ūdens uz katru savu ķermeņa kilogramu. Es izvēlos, nu jau nemainīgi, kuro gadu, Akvila, dabīgu minerālu ūdeni visai ģimenei. Tas līdzīgi varbūt, ka šobrīd kādam ar bankas kontu pēc Ziemassvētkiem jaunā gada notiek. Es neiešu uzgadīties. Es negribu redzēt, kas tur ir. Kā, ja varbūt tajā brīdī pirkšu kafiju, pateiks, nepietiek kontā līdzekļi, tad es zināšu. Līdz tam es negribu zināt. Ieej savā kontā, vienkārši paskaties. Ir nauda, nav. Un zinās, cik viņi tur ir. Tieši tāpat ar analīzēm. Aizej nodot tās analīzes un pārbaudi, kas tur ir, kas notiek ar tavu cukuru līmeni. Un nevajag noteikti baidīties tagad un domāt, nē, viss man ir cukura diabēts. Tu zini, ja tu nepārbaudīsi un turpinās tā dzīvot, tas cukura diabēts pieklauvēs pie tām durvīm ātrāk, nekā tu varētu domāt. Un tas, ko šobrīd arī atzīst, ka gan Alzheimers un demence, un arī Parkinsons, starp citu, ir slimība, kura tiek ierosināta arī no pārlieku liela cukuru un pusfabrikātu lietošanas, kas rodās iekšā tavās zarnās.
Ja, tāpēc neuzliec tās klapas, kas tur notiek, bet pārbaudi. Viens ir, ka to var darīt tiešām tādos mājas apstākļos mērīt, bet, protams, konsultējies ar savu ārstu. Neņem manu, tas, ko es saku, kā medicīnisku padomu. Šis tāpat vēl joprojām ierakstās prevencijas tēmā. Ja tu pārbaudi, es rādu arī šeit uz rokas, tāpēc, ka pārsvarā liek tā kā uz rokas un mēra asinīs glikozi. Ja tas pārāk krīt lejā un lec augšā, tad tev vajadzētu tam pievērst uzmanību. Un nākamā lieta, ko darīt, doties pie ārsta un teikt, es gribu pārbaudīt savu cukuru līmeni. Vai tad viss tagad ir pēdējā stundiņa klāta, visas slimības jau gatavas uz pansionātu jāpierakstās, ja tas cukurs nestrādā kā vajag? Nē. Tāpēc, ka mēs to varam izlabot. Un es esmu tāds ļoti liels, tas pat nav sapņotājs, bet tā informācija, kuru es apgūstu, tos speciālistus, kurus es klausos, tas, ko es mācos, un iespējams tā man iekšējā ticība un pārliecība ir ļoti, ļoti pozitīva, ka es ticu, ka no jebkā mēs varam vērst to vainu pavisam, izārstēt vai arī iemidzināt tā saukto kaut kādu lietu, ka viņi mums neizpaužās. Tāpēc nedomāt, ka man jau tā ir, ja cukura diabēts vai kaut kāda cita veida tās hroniskas saslimšanas un autoimūnas saslimšanas, ko izraisa cukurs, tas ir tagad uz visu dzīvi, nodevu bērniem ģenētiski. Nē, tā nav. Tu vari šodien tieši tagad sākt un pirmkārt saprast, cik tas cukurs tavā dzīvē ir. Jo tajā manā eksperimentā, pat tad, kad mums bija draugu brančs, un es apēdu eklēru vai veselu vai pusīti, katrā ziņā kaut kādu gabalu eklēra, man tas cukurs nepacēlās tik augstu, kā tas pacēlās no rīta tukšā dušā pie banāna. Tāpēc, ja kādā reizē man arī saka, ka tu zini, es nedzeru kafiju tukšā dušā, kas arī ir gudrs lēmums, jo mēs nekairinam to savus kuņģu skābes, bet es apēdu kaut ko klāts, apēdu banānu. Man nevajag banānu, kaut ko apēdu, bet ne jau to banānu. Jo tā ir fruktoze, kas paceļ mūsu cukuru līmeni. Otrā atziņa, kas notika tajā brīdī, tad, kad mana maltīte bija vēlāk vakarā, nevis teiksim, ap tādiem 8, bet bija kaut kādas reizes, arī tas vasaras laiks, tu vēlāk iespējams kādā reizē aizēja gulēt, un ar vēlāk, es domāju, ne vēlāk kā 11:30, ap 11 jau es dodos pie miega, tieši tik garlaicīgi es esmu, bet es jau esmu nodzīvojusi savā dzīvē diezgan daudz laika neguļot pa naktīm, tāpēc tagad es 11:30 līdz 12 100% aiziešu gulēt. Līdz ar to es paēdu kaut kādos 9, arī tas cukuru līmenis naktī sāka kaut kā krist pārāk daudz lejā. Tāpēc, ka ķermenis regulē cukuru, un tajā brīdī, kad viņš ir gatavs doties miera un atjaunošanās procesā, tu vēl kaut kādu sev cukuru ieliec. Bet tas var būt auglis, ko tu vakarā apēdi. Numur 3 lieta, kas bija interesanta, to gan es jau praktiski, teorētiski zināju, un to bija tik skaisti vērot. Tas ir tas, ko es jums stāstīju epizodē par kustību, ka muskuļos glabājās glikoze. Un tajā brīdī, kad es vadu treniņu vai ka es pati trenējos un iekļauju augstas intensitātes treniņu, kurus mums vajadzētu iekļaut arī jebkuram savā ikdienā, bet tas ir jau tāds nākamais solis, ka tu esi ticis garām tai mērenai slodzei, tiem spēka treniņiem, tad tu saproti, ok, es esmu gatavs tāda intensīvākiem treniņiem, kas ir augstākā pulsā, arī tad cukuru līmenis brīnišķīgi kāpj augšā. Un šobrīd varētu likties, kas viņai tur kaut kas tagad notika, migla galvā, kaut kas saslēdzās. Nē, reāli tev cukuru līmenis ceļās, bet neēdot cukuru. Un kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka tavos muskuļos glabājās glikoze, un tajā brīdī, kad tev ir intensīvāka slodze, taviem muskuļiem vajag enerģiju. Līdz ar to aktivizējās cukurs un ceļās arī cukuru līmenis. Un tas nav slikti. Tādā veidā tu trenē to cukuru regulāciju. Protams, ja viņi lec pārāk augstu vai krīt pārāk zemu, tas nav labi. Un ko es redzu arī savos treniņos, un ko es arī vēršu uzmanību, ja pēc augstas intensitātes intervāla kaut kāda daļa no cilvēkiem tu jūti tāds bišķi tāds jau slābenums, tāds pamirums, liekas, varētu apsēsties bišķi pasēdēt. Tas ir tāpēc, ka cukurs, ja viņš lec augstu, ko viņš dara? Viņš arī krīt zemu. Ja nav tā cukura regulācija veiksmīga, tad jo viņš augstāk lec, jo viņš zemāk krīt. Ja? Tas nekur nav laikam labi, jo tu ātrāk tik augstu lec, nevis mēreni, jo tu tā kā zemu krīti. Un tas notiek ar cilvēkiem. Un to tu vari arī pats pārbaudīt. Es vienmēr arī saku tiem, kuriem tagad tāds slābenumiņš parādās, padomājam par to, kas notiek ar cukura regulāciju asinīs. Jo tas arī dod tos apmēram 2:30. Arī kāds, tad, kad es cilvēkiem analizēju viņu uztura ēdienkartes ikdienu, es prasu, kas ap tiem, kurā brīdī tad tev liekas, ka tev gribētos tur to kārumu sieriņu, ja, vai to serenādīt apēst. 2:30 ir absolūts top favorīts, kurā cilvēkiem ir, tad man pie tās 2:30 kafijas, tā man gribas tur kaut kādu, ja, to saldo uzkodiņu. Tāpēc tas ir brīdis, kad tas cukurs sāk slīdēt lejā. Ko tajā brīdī darīt? Paņemt pilnvērtīgu maltīti paēst. Mēs esam aizmirsuši pa launagu. Mums tās ēdienreizes dienā nav jābūt vienai ēdienreizē. Mēs pat realistiski nevaram apēst visu, ko mums vajag vienā ēdienreizē.
Tās ir normāli tādas 3 ēdienreizes dienā. Ja tu ēd apmēram tās 12 stundas vai 10 stundas dienas ietvaros, ja, no diena, kad sākās rīts, un tad ir vakars 10 stundas, ja tu ēd, tad tu vari apmēram tādas 3 ēdienreizes vai 2 lielās ar uzkodām arī iekļaut. Tad tas cukura regulācija notiek mēreni. Bet atceries arī par rītu, atgriežoties, vai nu tā ir tāda apelsīnu sula tīrā veidā, vai es izdzeru, bet arī man, diemžēl, jāsaka, ka putra ar tieši tiem pašiem banāniem, ja mēs tur citreiz man cilvēks ļoti skaisti izstāsta, es no rīta ēdu putru ar banāniem, ar apelsīniņu, es tur piegriežu klāt, kivī, bumbierīti. Principā tu uzcēli savu cukuru līmeni uzreiz, jo tas ir tīrs ogļhidrāts, ko tu apēdi. Un ja man vēl meitene saka, bet es varu tīrā ūdenī. Tīrā ūdenī nekāds piens, tas nav labāk. Tas man ir sliktāk, tāpēc, ka ja tu pieliek klāt to pienu, tad tu vēl iedod vismaz obaltumvielas un taukus klāt. Tu iedod vēl kaut ko citu. Tādu tīrā veidā apēd ogļhidrātus ar ogļhidrātiem un cukuru. Un liekas, ka tas ir veselāk. Tas, kā tu vari sev pārbaudīt, kas pēc tam notiek. Pēc apmēram stundas tas cukuriņš tā krīt lejā, gribās kaut ko vēl. Ja aizēj uz darbu, darbā ir kaut kādi tie salduma aparāti. Tā salduma aparātā iespējams tādā nāk tur tas pirmais kaut kāds snikers. Ir salduma aparātos kolas, to es vispār gribētu ar likumu aizliegt, arī ofisos, ne tikai skolās. Ja, tad vēl administratorai končiņas stāv uz galda. Tad, kad es eju uzņēmumos runāju, tad viņas, man liekas, viņas es ienāku, viņi to bļodu tā zem galda tā pastur. Mūsu ofisā tā nav. To neesmējos. Cilvēks, administrators ir ļoti kolosāla profesija. Viņas vienmēr ir ļoti liela humora. Man saka, varbūt tu kādu končiņu gribējot projām. Pirms mēs turpinām, ir laiks garšīgam desertam. Un lieliski bez cukura alternatīva ir Valio Profil biezpiena krēms ar zemeņu un banānu garšu. To es papildināšu ar svaigiem augļiem, lai iedotu vēl papildus garšu šim desertam. Laika taupīšanas nolūkos, jo mēs esam aizņemti cilvēki, mums nav laika vienmēr visu sakārtot skaistā bļodiņā un izdekorēt. Es kārtošu augļus šajā pašā trauciņā. Un arī šī būs ātrākā metode pasaulē, šoreiz kivī nomizošanas metode. Es šoreiz izvēlējos kivī, bumbieri un mellenes tādai netradicionālākai garšai. Jeb bumbieris vienkārši palika. 1, 2 un 3. Ops. Volā. Un gatavs. Un tagad atgriežamies pie epizodes. Bet tu vari pats sajust, kurā brīdī un cik strauji tava enerģija krīt un saprast, kas bija tas, ko es ēdu tagad stundu atpakaļ, 2 stundas atpakaļ reizēm. Tas saucamais sugar crash, jeb cukura kritums, enerģijas kritums notiek širā. Tu vienkārši apēd kaut ko un pēc brīža pie stūres, tas ļoti, ļoti bieži notiek. Cilvēks brauc kaut kādu garāku gabalu, iebrauc degvielas uzpildes stacijā, paņem, ko tur var paņemt, ko paņem, un tad vienā brīdī tu vienkārši nevar acis noturēt vairāk vaļā. Un tā var notikt arī ar putru. Cilvēkiem ir garāks brauciens līdz darbam, apēd putru ar augļiem, uzliek tur vēl klāt kaut kādus, nezinu, ko tur var uzbērt, un pēc tam brauc uz darbu. Un vienā brīdī tu pat neesi ticis līdz darbam, tev jau vajag piestāt un pagulēt. Ja, tāpēc mums ir jāapzinās, ka tas ir viss ļoti skaidrs un saprotams bioķīmisks process. Tas nav kaut kas, kas notiek, tu zini, man vienkārši nav enerģijas. Tas viss ir ļoti izskaidrojams, kāpēc tā notiek. Tad, ja tu šajā gadā to vienu lietu, ko izdarīsi, tu neēdīsi tās saldās brokastis, tu ēdīsi sāļas brokastis, tu sapratīsi, ka vispār tukšā dušā tur tādu saldu lietu, tu gribi to savu šokolādes cepumu un neēdi viņu tukšā dušā, paēd viņu pēc maltītes. Un vispār, cik daudz ir tas cukurs tavā dzīvē un kāpēc tas cukurs ir tavā dzīvē. Ir cilvēki, kuri pilnīgi nolemj, ne, tu zini, es to cukuru vispār neēdīšu, tāpēc, ka tad es gribu vēl un vēl un vēl. Un tā ir ļoti augstas pilotāžas spēja ieklausīties savā ķermenī, tāpēc, ka tu saproti, ka tā ir atkarība. Jo tad, ja tu ēdi cukuru, tavas smadzenes tev viņu prasa vēl. Tā ir tā labsajūta, tā bauda, tā tev ir sāpīte, tu dabū to saldumiņu. Ja tu slikti jūties, tu dabū to saldumiņu. Un tas ir mums ieradums, es slikti jūtos, es dabūju to saldumiņu. Un tad notiek pārēšanās. Ja tu apēdi tās emocijas, tad noteikti veiksmīga investīcija savā dzīvē. Viens ir sports, kad tu saproti, tas ir tas, kā tu vari tās savas emocijas kaut kur izlikt. Otrs ir, mums jau viņas vajag saprast. Jo tā arī rodās šīs izdegšanas, ir stress, ir kaut kāds dzīves nepiepildījums, ka mēs vienkārši negribam saprast savas emocijas. Mēs arī
uzliekam ciet, jā, klapītes un viss ir slikti. To ļoti brīnišķīgi ar bērniem ir šī metode, kā pārbaudīt, ka bērns nevar saprast, kas notiek, ir tantrums saucamais, un arī pieaugušajiem ir tantrumi. Ticiet man, ir daži, kas arī neiemācās kontrolēt to savus tantrums, jeb saucamās emociju izplūdes, ka tu vienkārši esi dusmīgs vai bēdīgs un tu nezini, kas notiek. Un tad bērnam es lieku zīmēt savam dēlam, uzzīmē uz lapas, kā tu jūties. Viņš visbiežāk, kā jau tāds praktisks, matemātiska prāta domājošs 7-gadīgs vīrietītis, viņš vienmēr uzzīmē kaut ko, tā kā nevis abstraktu, bet saprotamu, bēdīgu smaidiņu. Tad viņš uzzīmē dusmīgu smaidiņu. Tad viņš man stāsta, man nav gribas spēks, esmu dusmīgs un bēdīgs. Ok, tu vācēji sev nodefinēt. Nevis, ka viņš tagad meklēs, ja es viņam iedošu kaut kādu ekrānu vai iedošu saldumiņu. Kāpēc tu tāds esi? Ar bērniem gan ir brīnišķīgi, viņam nav daudz problēmu. Tas dažreiz ir ļoti, ļoti vienkārši, tāpēc, ka tu man neļāvi kaut ko vai ko. Ok, jā, neļauj tev līdz 10 vakarā vienkārši spēlēt futbolu, protams. Tad tu esi tik ļoti dusmīgs, bēdīgs. Bet pieaugušiem arī saproti, kāds tu esi, kāpēc tev tā ir. Nevis tu tikai tās savas emocijas, kas ilgtermiņā rezultējas tajā, kad vispār tas var rezultēties tiešām arī saslimšanās. Tas rezultējās tajā, ka tev tikai krājās un krājās stress, kuram pa virsu tu ēdi saldumus un, protams, ka dzer alkoholu. Šajā sezonā es gribēju veltīt speciālu epizodi arī alkoholam, un es ar to pieskaršos, jo šai sezonā arī man ir 2 vīriešu kārtas pārstāvji uzaicināti, tāpēc, ka es zinu, ka caur vīrieši, gan bērns, gan vīrietis runā ļoti atklāti. Mēs sievietes esam, īpaši latviešu sievietes esam iemācījušās, bet man viss ir kārtībā. Te jau redz, ka acis jau raustās, ka tur jau tas cilvēks nav gulējis un ēdis 5 dienas. Bet viss ir kārtībā, bērni pa pulciņiem izvadāti, ja, tas pats galvenais. Bet arī runājot ar vīriešiem, var arī skaidri no viņiem dabūt un saprast, kurš ir tas brīdis, kas ir noticis, kāpēc tu izvēlējies alkoholu. Es gan ar viņiem runājot, mēģināju šo tēmu aptvert, bet tikai tas, ko es gribu uzsvērt, ka viena vai cita veida plāksteris nav ilgtermiņa risinājums. Un cukurs ierakstās tieši pie tādiem pašiem plāksteriem, kā alkohols, kā narkotikas un cita veida tādi savu emociju slāpētāji. Es ticu, ka ir vēl vecākas paaudzes cilvēki, kuriem galīgi tu viņiem pajautās, kā tu jūties un vispār kāda ir tava mentālā kopējā temperatūra. Viņam liek, tu nerunā ar mani par šo, ja? Un tas ir pilnīgi saprotams, un mums ir jābūt ļoti iecietīgam pret šo paudzi, kur ir auguši pavisam citā laikā. Arī es, godīgi sakot, piedzimu pavisam citā laikā. Es uzaugu atmodas laikā, tā bija cita Latvija un pasaule, kāda tā ir šobrīd, kur mēs varam runāt par emocijām, kur mēs varam pateikt, kā mēs jūtamies. Tomēr arī nereti mūsdienu vīrietis izdomā, ka viss man ir jāpelna nauda. Es esmu redzējis, ka sencis tā dara, sencis kapā strādā, izdeg, uzdzer pa virsu. Tāds ir tas vīrietis, ja? Un sievietēm tas pats, es vadāju tos bērnus pa pulciņiem, tikai mūsdienās tai sievietei, nevis viņa tikai vadā tos bērnus pa pulciņiem un uztur mājsaimniecību, viņa vēl strādā, un viņai vēl ir labi jāizskatās, un viņai vēl ir jābūt vislabākajai sevis versijai. Es tā mazliet par to iesmēju, un es atvainojos, ka tāpēc, ka es neticu šai teorijai sevis labāka versija, tāpēc, ka tu jau esi sevis izcila versija, tev tikai būtu jādomā par savas dzīves labāku versiju. Kā tu vari visu laiku dzīvot ar domu, ka tu visu laiku neesi, tas nav pietiekami tas, kāda tu esi. Ja? Tas ir pietiekami tas, kāds tu esi. Ar to jau pietiek, ka tu esi tu tāds, kāds tu esi. Vienkārši tie tavi ieradumi, un tā dzīve ir paņēmusi kontroli pār sevi. Tāpēc mēs to mākam arī noslāpēt. Attaisam proseko, pudeli vīna, pudeli un alkoholisms. Tas nav vīriešu padomju vīrieša lieta. Alkoholisms ir mūsdienu sievietes lieta. Un, ja liktos, ka tas ir pārāk skarbi nosaukt, ka tā sieviete ir alkoholiķa, tad, ja tu regulāri lieto alkoholu pāri tam, ko tas izdara tavai pašsajūtai, pāri tam, ka tu jebko saisti ar alkoholu, ka tu sev saproti, satikšos ar draudzenēm, iedzersim alkoholu, satikšos tur ar māsām, padzersim proseko, šodien bija gara diena, nopirkšu alkoholu, nopirkšu vinčuku. Ja tu visu saisti, būs kaut kāds darba pasākums, ko dzersim, kādu kokteilīti. Vai tu vari iedomāties savu pasākumu nākamo saviesīgo bez alkohola iesaistes? Vai tu vari iedomāties vakarā, kad tu atnāc, ja piekdienas vakars beigusies nedēļa, ka tu neattaisi to savu vīnu un proseko pudeli? Ar puišiem tas pats. Vai tas aliņš ir tas, ko tu iedomājies? Jā, kāds būs teiks, aliņš, nē, viskijs gan. Vai tu vari iedomāties to savu nedēļu, nevis tā, ka, kā man ir jāturās, jo tas nav tā.
Bēdīgi pat tik daudz domājot, ka laiku pa laikam ienāk kaut kāds kokteils, bēdīgi ir apzināties, ka es nevaru iedomāties to nedēļu bez vispār nekāda alkoholiska dzēriena. Un mēs gribam vai negribam, alkoholiķis nav tas, kas sēž tur pie sētas, ja, kaut kur Ziepniekkalnā. Alkoholiķis ir jebkurš, kas ir mums blakus, kurš regulāri lieto alkoholu. Jo jebkura alkohola deva, vienalga kāda veida alkohols, ietekmē tavu veselību, samazina tavas smadzenes realistiski. Smadzenes kā organisms paliek mazāks, bojā šīs nervu savienojuma vietas, kuras atbild par tavām kognitīvajām spējām. Un grib vai negrib to diskusiju, nav tur diskusijas, tā tas vienkārši ir. Nav neviens veselīgāks, mazāk veselīgs. Alkohols ilgākā vai ātrākā tempā tevi vienkārši sēd no iekšas. Tāds vienkārši ir. Tur pat nav ko par to domāt, un cilvēkiem ļoti nepatīk, īpaši vīriešiem ļoti nepatīk to dzirdēt. Sievietes tur vēl mēdz tā pasmieties, jā, bet tā cilvēki, kas ir sapratuši, es to droši vien nedaru, tāpēc, ka man garšo. Kurš man var pateikt, ka viņam garšo šņabis? Reāli. Man garšo šņabis. Man liekas, tie ir tādi izcili meli. Tev vajadzētu iet saimā vai kur, ka tu man pasaki, ka tev garšo šņabis. Tas ir kaut kāds veids, kā mēs sev atslābinam savu prātu. Ja, tas notiek līdzīgi ar to pašu tiešām cukuru. Cukurs, alkohols iespējams kādam neparāda tik daudz lielas tās sekas. Tomēr ilgtermiņā cilvēks izvēloties atteikties no alkohola, arī tās ķermeņa aprises mainās. Tas nav viens tas, ka mēs tā uzvedamies bišķiņ tā deģenerātiski. Es to nerunāju, es neesmu nekāda svētākā. Es esmu jau arī minējusi, arī es biju laiks, kurā diezgan tas alkohols bija tā vieta kokteļi ar draudzenēm, viskijs ar darba džekiem, ja, tur otrdienas vakarā pie radošās sapulces. Radošā industrija neviena ideja netopa bez alkohola. Pēdējos 7 gadus nav tā, ka man ir izbeigušās idejas, tad, kad es nedzeru vispār alkoholu. Nav tā. Tas arī reāli ir attaisnojums. Un ilgtermiņā mēs saprotam, ka tas mūsu gan smadzenes, mūsu kopējo vielmaiņu veselību, tas vienkārši iedragā. Mēs kaut ko aizlāpām. Tas ir plāksters. Tā ir tā neglītā patiesība, kurai negribās paskatīties acīs, negribās atzīt, jā, man ir alkohola problēma. Un tad, ja ir problēma, ja aizciešanās, tā ir jārisina. Un tās kopējās aprises arī izmainās. Tiešām ir ļoti ilgstoši cilvēks mēģina kaut kādu savu fizisko to figūru, to formu sasniegt. Tomēr tūska, kas veidojās arī aizturoties ogļhidrātam, tas kopējais atjaunošanās process, kas nenotiek miegā tieši alkohola dēļ, tad, kad tu izslēdz šo lietu, tie rezultāti ir tik skaisti un tik fantastiski. Un šeit ir pilnīgi bez nosodījuma, jo es saprotu, ka tā ir pilnīgi cita veida atkarība no cukura, lai arī cukurs ir atkarība veicinošāks kā kokaīns. Šo noteikti nevajag tagad pārbaudīt kaut kādā AB testa grupā. Tā nav. Bet alkohols ir cita veida atkarība, un es arī saprotu, ka tas ir kaut kāda lieta, kura mēs šajā vidē dzīvojot, viss tas tam, kam ir mūsu valsts ir gājusi cauri, tas ir saprotams, kāpēc tās iepriekšējās paaudzes to dara tik daudz. Tomēr tas nevar būt kā attaisnojums, uz kuram mēs balstām. Jā, mums jau ir grūti dzīvē gājis, ja mēs visu laiku dzīvojam pagātnē un uz tā būvējam tagad savu šodienu un rītdienu, tad tā arī mēs nodzīvosim. Neviens neatnāks un mums nepateiks, aiz škvarks, aiz tās, kā to sauc, nepaņems mūs un nepateiks. Klausies, ir pienācis laiks viss. Tagad tu jūties labi, tagad tev vairs negribas dzert alkoholu, tagad tu kustēsies. Neviens tā nepateiks. Un tas process var nebūt viegls. Un tas process var nebūt, es sāku un man sanāca. Tas process var būt, es sāku, man mazliet sanāca, tad es to vairs nedaru, tad atkal, kur ir tas kokteils, tad atkal man nedēļa nav bijuši treniņi. Un tas ir process. Progress neizskatās šitā te. Progress izskatās tā kā cukuru līmenis, tad, kad insulīns nestrādā. Tā izskatās progress. Un tas arī ir ok. Tas viss ir daļa no tā, lai tava ikdiena paliktu veselīgāk, tikai tev ir jābūt spējīgam, godīgi un drosmīgi paskatīties uz to un izvērtēt savu ikdienu laiku pa laikam. Tas nav tā, ka es to stāstu kā pilnīgi, ka es saprotu, vispār viss manā ikdienā ir izcili. Es arī attopos tie brīžiem, ka es to stresu atļāvus viņam paiet pārāk augstu. Es esmu pārplānojis savu ikdienu pārāk daudz. Tas arī ir iespējams kaut kāds tur produktivitātes aizķeršanās, ka man liekas, jābūt superproduktīvai. Man šī dzīve ir jānodzīvē maksimāli produktīvi. Un laime ir tikai tad, kad ir sasniegumi, tad, kad es esmu izpildījis katru savu ķeksīti. Arī man ir jāstrādā pie tā, ka laime nav tikai tas, ka tu esi superproduktīvi bijusi, visu izdarījis, visi ir apmierināti, visi ir priecīgi, visi projekti novadīti, māja tīra, vīrs, bērns laimīgs. Nē, tā nav. Tu vari arī būt laimīgs dienā, kad nekas nenotiek.
dienā, kad nav izglābta pasaule, sasniegti produkti, sasniegti rezultāti, nopelnīta nauda, ir vienkārši laime ir dzīvot jēgpilni un veselā ķermenī. Tā man liekas. Jo tu jūties labāk, jo tu jūties ar vairāk enerģiju, jo tavs prāts ir tīrāks, jo tu nemeklē kaut kādas, vai tas arī pat anatomiski notiek, tavs prāts nemeklē kaut kādas lietas, kurās grimt, ja, kaut kādas problēmas. Ja tu šķetini to kamoliņu pa vienam vaļā, kāpēc ar mani notiek tas, kas notiek, kāpēc es izvēlos to prosecco katru vakaru un kas notiek, tad, ja es viņu neizvēlos, kāpēc es apēdu to snikeru atkal, vai tas ir mans ieradums un sākt risināt un būt gatavam atkrist arī atpakaļ, jo tas nav atkritiens, nav tāds fails, tā izgāšanās, es nofeiloju, man vispār, es izdzēšu šo, šī nav zaudēšanas, ir uzvaras un tad ir zaudējumi. Tie nav zaudējumi, tās ir mācības stundas, saproti, kāpēc tu to gribēji. Notika tā diena, tu vakarā izbrauci caur McDonaldu. Nē, tu neesi lūzeris, tu neesi lupata, kāpēc tā notika. Ja, tas ir galvenais ļoti būt apzinātam, un to jau sauc par to apzinātību, ka tu saproti, kas notiek ar tavu prātu, kas notiek ar tavu fizisko ķermeni, jo visam tam ir kaut kāds iemesls. Tam es absolūti ticu, ja tu ieklausies tajā savā cilvēkā, ja, ka tu atvirzies atpakaļ par cilvēku, atpakaļ pie sevis, tad tavs ķermenis zina, kas ir tas, kas tam patīk. Ja tu zini, ka tas, ar ko ir jāsarunā, ir tavs prāts. Tev ir jāsarunā, kā mēs tiksim uz to, lai es varu ieplānot tās fiziskās aktivitātes. Kā mēs tiksim uz to, ka mājās tā maģiski neatnāk ar kājiņām tā nutellas burciņa, ja, un tās končiņas un tie cepumiņi, vai arī tur mammas, kas saka, šitas bērnam, šitas nav mani, bet kāpēc tam bērnam tas ir jād, vai mēs lietu kolu uz puķes, vai tu reāli uzlietu kolu uz savas puķes mājās, savas mīļākās puķes. Nu, diez vai. Kāpēc mēs to kolu dodam tam bērnam? Tie produkti paši mājās neatnāca. Un ja mēs šobrīd tā nopietni pievēršamies ne tikai tam, ko es pats ēdu, bet visai ģimenei, tad tu zini, ka tās rezultāts, tas nav rītdienai, tas nav parītdienai, bet tas ir 10 gadiem, tas ir 20 gadiem, un tas ir arī nākamajām paaudzēm. Un tajā brīdī, ja tu savu dzīvi organizē pat domājot tā, ka ne tikai kas te ar mani notiek, bet ka mēs visi esam kopā savstarpēji saistīti, tad jau baigā jēga dzīvot nav jāmeklē. Jo tā jēga jau ir tāda, ka tu esi te, tā jau ir laime. Tavs vienīgais uzdevums ir nodzīvot jēgpilnu dzīvi no šīs, no tā parūpēties par to savu ķermeni, lai tas spētu kvalitatīvi dzīvot, domāt gaišāk, ja, nevis visu katru rītu pamosties un saprast, es esmu lupata, ēdīšu atkal savus krosāns ar nutellu, uzdzeršu pa virsū šņābi ar kolu, un tā es arī to dzīvi izvilkšu. Nē, tev ir daudz lielāka nozīme šai pasaulē, kā tu vari iedomāties. Es ceru, ka tu kaut vai vienu lietu, ko tu šodien dzirdēji, ka tu neuztvēri to kā uzbrukumu sev. Es esmu šeit tikai, lai tevi informētu. Mana misija ir palīdzēt tev apzināties, ka veselā miesā mīt vesels gars. Tavs ķermenis ir tavs vispatiesākais spogulis tajā, kāda ir tava ikdiena, un tavas numur 1 prioritāte ir ielikt tās rūpes par savu ķermeni katru dienu pirmajā vietā. Paldies, ka tu šeit biji. Tiekamies jau nākamreiz. Atā!